Tā, nu jāmēģina. Toreiz tas krāns te iebrauc tā, vai ne? Un trēlēs tur. Stipri izsāks. Man kaut kā tā, lai viņš paliek uz ceļa. Tas slīpums sadies, cik labi, ka nav. Vajadzētu man apgriezties otrādi. Tev vajag apgriezties, jā? Kā uz turieni. Labi, mēģinās te pa šeien slīpi laist iekšā, lai nav jāgroza. Atpakaļ gaidā? Jā. Tev jau tāpēc būs. Šis konkrēts darbs ir ar nosaukumu Faraona tronis. Tas bija Eģiptes, jā? Tas ir Eģiptē, Asuānā. Kā mēs zinām, Asuānā ir faktiski vienīgā vieta Eģiptē, kur granīts. Jā. Un te man bija tāds ekskluzīvs projekta piedāvājums. Granīta klintī uzreiz patiešo īstenot vienu objektu. Jā. Un tur man iedeva asistents, jā, ar kuru palīdzību mēs mēnešu laikā šo projektu īstenojam. Tur daudz kubikmetrus vajadzēja izborēt, izkaut no šīs klintas. Tur var redzēt, kā vēl neskarts, jā, un te ir darba process, jā, un tur ir tas gala iznākums, tas rezultāts, jā, kur skatītājs var pat repīt uzkāpt, apsēsties Faraona tronī un pats sajusties kā faraons, Eģiptē, jā. Ļoti iespaidīgi šies klints, visapkārt tas granīts, vai ne, tā ir. Piedzīvots manā praksē. Tā vien izskatās, ka šīs akmentiņš ir tāds nepieklājīgi mazs priekš šāds tehnikas. Atcerējos savu bērnību, jā. Un te ir iekodēts viens stāsts, kas man ir dziļi atmiņā no dzīves sākuma. Es piedzimu, burtiskā nozīmē, piedzimu lauku mājā, ja? Un dziļos laukos, tur Uževas pusē. Un līdz 6 gadiem es nodzīvoju, kā es atceros, manteļs skurstens bija tai mājā. Un pavards vienmēr kurējās. Man tāds sajūta, ka viņš nekad neapdzis. Ja? Un es kaut kā tur dzīvoju, es vazājos gar to manteļu skursteni visu laiku. Ja? Un tā man tik spilgt atmiņa bērnībā, kad es gribēju to momentu, ja? šo atmiņu iekodēt akmenī. Vai ne? Nu, tādā veidā es to tā. Tas man kaut kā bija svarīgi. Ja? Mēs bijām 5 bērni, jā. Un viss rindiņā, kā pīlēns tēvs ved uz jūru peldēties. Nebija svarīgi, kāds ir ūdens jūrā, silts vai augsts, jā. Ir bērniem kārtīgi jārūdās, jā, un tas bija kā likums, vai ne? Tēvs mācīja tādu kārtīgs darbu darīt, strādāt lauku vidē. Pēckara laiks, 5 bērni, vajadzēja izdzīvot, jā, un tur bija, es gribētu teikt, tur tā diezgan smagi. Bērniem bija jāstrādā, jau no bērnu kājas, jāpalīdz ģimenei, jāpalīdz uzturēt, vai ne?
jau vecākie māsas brāļi sāk skolai iet, un man vajadzēja iet ganos. Es daudz vasaras pavadīju gan gaitās. Un tur atkal savukārt pļavā es satiku akmeni, ja, un bija liels brīnums, ka tajā akmenī ir kaut kāds krustiņš iekauts. Ja. Nevarēja saprast, kas tā pa zīmi, ja? Un tad tur ir kaut kāds cilvēks to ir darījis, ja? Bet kā tam nozīme, kas tas ir. Un īsti pieaugušie cilvēki arī īsti nemācēja tā kā izskaidrot, ja? Un tā mistika ilgu laiku manī sēdēja, un es gribēju tikt skaidrībā, kas tas ir, kas tajā akmenī, ja? Bet man bija tāds sajūta, ka tas akmens kaut ko stāst, ja? Tur tā zīme par kaut ko runā, kas tas. Vēlāk, protams, es uzzināju, ka tā ir robeža zīme, ja? Tur iekaļ krustiņi, vai ne, un tas akmens tika novietots attiecīgi, ja? Iezīmējot, kā kaut kāds robežs, ja? Tā. Bet šī sajūta, ka akmenī ir kaut kāds stāsts, kaut kāda doma, kāda ideja, kaut kāda mistika, ja? Tas manī tā iesēdās, ja? Un tā līdz šai dienai es katru akmenī it kā sajūtu kaut kādu. Manā uztverē katrs akmens ir kā tāda personība, ja? Ir tā, ka gribās mazliet paklusēt. Ja? Jo, tādas milzoņas reti gadās tā pārvietot, tā nav ikdiena. Un viss tas notikums, viss, kas saistās ar šo akmens dabūšanu vietā, ir visādi piedzīvojumi bijuši, ja? Un tāpēc ir tā, ka mēģina tā vienkārši būt malā un īstenībā savā ziņā arī izbaudīt šo situāciju, ja? Te es veidoju modelīti skulptūrai, kas būs veltīta dziesmai Saule, pērkons, Daugava. Un šī skulptūra tiks novietot Mežparkā. Un reizē veltījumu šai dziesmai un reizē arī dziesmas autoram Mārtiņam. Patreiz jau akmens ceļo no Somijas. Tu uzvani pie džekiem, lai viņi te rosās jautājumā par te izkrāmēšanu. Viņu iebrauks, tas būs tāpat netiks garām. Te ir viens projekts, kas bija Japānā, Okurajamā, tāds ainaviska vide. Pirms simpozijas aizsūtīja 4 projektus. Ja. Viņi tā kā organizētāji akceptēja visus 4 projektus. Es aizbraucu un tā pēkšņi man
nolikt tādā neparastā situācijā. Viņi saka, ka šis būs īpašs simpozijs, kur visi 6 mākslinieki veidos vienu objektu. Jā, vai ne? Un viņi izvēlējušies kādu no maniem projektu pieteikumiem. Jā? Un viņa vēlējās, ka es pats izlemt, kur no projektiem īstenot. Vai ne? Tur bija jārēķinās, ka tur ir zemes kustības, varbūt zemestrīces, jā, un tas objekts jāuztais tā, lai pie zemes kustībām, lai nekas tur neizjūk. Vai ne? Kā redzams, tai augšējā bildē priesters nāca ar savu svētību, jā, tai vietai, tam objektam, un tas tādā kalna galā viss ir, jā. Un tad pēc tam jau, kā te redzams, ekskavators sāk jau pamat izbūvu, jā, bēdarakt, tur tādu pamatīgu pamatu. Te bija interesanti, ka visu nedēļu bija saulains laiks, kamēr diskutēja kafiju dzerot. Pēc tam, kad pirmo dienu, kad sākām strādāt dabā ārā, sāk skulptūru to veidot, tad sākās musona lietas, kas turpinājās 20 dienas, cik bija jāveido šīs objekts. 20 dienas non-stopā lija lietus dienu un nakti. Mālaina zeme tāda, jā, un tad tur bija tādi nošmurgājušies visi mākslinieki tā līdz ausīm, vai ne, dienā. Kad bija gatavs, nākamā dienā bija noslēgums un atkal atnāca saulīte. Ja? Viss mākoņi pazuda, saulīte bija. Kur šīs piramīdas iekšā vidū kā konstruktīvs elements, kas sastāv no 5 akmeņiem, apakšējais diezgan pamatīgs, tur kāds 15 tonnas, ja? Un tad tur tāda vidū konstruktīvs elements, kas arī ir tāda, kā japāniska mitoloģija, viņi saucās Gorinto, kas tāds Japāņu mitoloģija ir pasaules uzbūvs no 5 elementiem, vai ne? Un viņš tā kā paliek iekšpusē un no ārpus, ja, tad ir senlatviskā mitoloģija, dievzīme, ja? Un te ir tā kā divu tāda kultūra, divu valsts, teiksim, mitoloģijas tāda saplūšana tā kā vienā objektā, ja? Un tā japāniskā daļa, viņi paliek iekšā, viņi nav redzami no ārpuses, bet viņi paliek bildēs un vēsturē atmiņās un tā tālāk. Ja. Un te varēja arī izbaudīt, kā Japāņi mākslinieki, kā viņi jūt akmeņus, kā viņi tās akmeņus liek krāmēt. Un tad to viss vērojot, ja, tu saproti, ka viņam ir akmens, teiksim, izmantojums kā dārza elementi, ja, tur ir 1000-gadīgas tradīcijas apakšā, kā viņam ir jau pilnīgi tādā, mentāli viņi to tik filigrāni dara, tik jūtīgi to dara. Es pirmo reizi vispār sapratu, ka akmeņiem ir vērtība. Kad es biju Japānā, tas ir pirms daudziem gadiem, vismaz pirms 20 vairāk. Tur mēs bijām tirgū. Un tirgū bija akmeņi. Jā. Un visiem bija klāts milzīgas cenas. Jā. Viens akmeņs maksāja dārgāk nekā video magnetofons, ko toreiz visi kāroja, nopirkt. Ja? Nu jā, kaut kādu pusdārgu akmeņu vai kādu. Nē, parasti lauka akmeņu. Japāņi zina vērtību. Japānā es 4 reizes pabiju, ja, tur Korejā 2 reizes un tur. Eģiptē, principā visu daudz kur. Jā. Turcijā laikam vēl ir. Tagad jau gribās mazliet nomierināties ar tiem ārpus aktivitātēm un kaut ko padarīt tepat uz vietas, vai ne? Un tā.
mitrums, lietus, ja, ied ūdens, kaut kādas, ja tur kāds laiciņi vai kas saules, izdara saules plēš, vai ne, ārda. Arī virsmu, ja, gadu tūkstošos, pa milimetram uz to virsmu noārda, ja, tur ir Nāc pavelc labākais šito. Ar to būs pa smagu. Aiztais āķim vāks, piekabina stropīt, noliekam guļus viņu. Te vajag ēriņiem ar ķēdēm. Tāds, jā, tur apakšā. Vienu ķēdi laid, palaid šitā, otru aizņem atkal un tālāk tādu krēsu. Es domāju, man ir tādas sintētiskās. Katru uz 20 tonnām aiz abiem galiem ņem. Tas būs uz 80 tonnām sakabināsim. Jā. Viens akmens, kas tiek sagatavots transportēšanai uz darbnīcu, ja. Un, Meklēts vajadzīgais izmērs. Vajadzīgais izmērs. Nu, tas izmērs gan bija tāds, ka viņi transportēt bija problemātiski, ja, un tāpēc uz vietas vajadzēja viņu tur sadalīt, ja, kur tas veiksmīgi arī izdevās, vai ne, un tad varēja, ja, transportēt. Man bieži viens skatītāji uzdod jautājumu, ja, no kurienes te akmeņi, kas man skulptūra parkā vakarbuļos, kas tie par akmeņiem. Tie ir visi vietēji akmeņi no Grantas karjeriem, vai ne? Kuro Grants vēl projām un zemē ir palaikām kāds akmeņs parādās, vai ne? Es 6 gadus studēju tēlniecību Mākslas akadēmijā, pabeidzot akadēmiju, kādā brīdī kāds motīvs man emocionāli uzrunāja, un es šo materiālu, šo stāstu izstāstīju akmenī, radās viena skulptūra. Un tad bija jautājums, kur lai viņu novieto. Nu, kā jūs paši redzat, šeit tās izvēles nav tāds gana plašs. Ja? Nu, mežā neliks, protams, upē arī neliks to skulptūru. Visloģiskākā vieta, kur šeit varēja atrast, novietot upes krastā. Ja? Pagāja 1 gads, un radās vēl viena māksla. Tad vairs ilgi nebija jādomā, kur nolikt blakus. Ja? Un tā 28 gadu laikā ir tas, ko mēs šodien redzam. Ja? Un tas viss turpinās, kā redzat. Tur arī top viena jauna māksla patreiz. Šajā vietā ir viss darbi taisīt, viss skulptūra šajā vietā. Un ir tā, ka, lai veidot šos darbus, es nekad nevienu minūti neesmu izmantojis nevienu palīgu. Tas viss ir šīm 2 rokām veikts. Akmens atrašana, akmens sagāde vispār, ja, ir īstenībā smagākais segments visā skulptūras veidošanas procesā. Ja. Nav tik viegli viņus atrast, vai ne? Tur neskaitāms reizes ir jābrauc ekspedīcijās uz šiem Grantas karjeriem. Otrā pusē, kur ir tāda pažobala, un tad šitējā savienotu galā viņi. Vajag te ar lāpstu var arī drusku parakt, teiksim, lai, ja vajag dabūt apakšā. Jā. Gāju tais mājās, tur tā tantiņa,
Viņai tur lopiņu, vistiņas un aitiņas, gotiņas. Un es prasīju, kur es varu saimnieku satikt šim akmenim. Viņi teica, ņemiet tak projām to akmeni, kā tur saimnieki. Tur saimnieks ir nezinu kur, te tos laukus. Viņi saka, Miglo man no indē nost visus lopiņus. Jā. Ņemiet droši to akmeni projām. Man ir liels dusmas uz tiem, kas te apkārt Miglo. Bet tā jau nevar. Divas vasaras atpakaļ man šeit vieglo mašīnu atbrauc šofers, un viņš man stāsta, ka viņš ir autokrāna vadītājs. Viņam ir spēcīgākais autokrāns Baltijā, viņš bāzējās Rīgā. 500 tonnas viņš var pacelt, ja? Un viņš izkāp no mašīnas un rāda man telefonā bildi, kur ir paigais akmens, ja? Latgalē vienā Grants karjerā. Viņš man saka tā, mākslinieki, ja tu vari maksāt, ja tev interesē, mēs to akmeni tev šeit atvedam, dar, ko grib ar viņu. Viņš teica, ka viņi pamērīja dimensiju, ja, sarēķināja, ka minimums tur ir 125 tonnas. Tas ir viens no lielākajiem akmeņiem Latvijā. Un saprotiet attieksmi kādu. Mākslinieki, dariet, ko gribiet ar viņu. Jā, mēs jums viņu atvedīsim. Viņš var atvest, viņam tehnika ir. Bet ar to pašu tehniku viņš varēja no karjera izcelt ārā, nolikt uz zemes, kā turismu objektu var veidot. Jā, nākamā paudzēm palikt. Jā, tas bija tā kā ritīga māja. Jā. Un 500 tonīgs krāns to var pacelt, jā, un speciāli traileri var pārvietot, nav problēma notiks. Es domāju, neviens viņu tā neizmantos, protams. Es viņam teicu, draugs, labāk pasargāsim Balderājas tiltu. Kas tālāk notiks ar to akmeni? Notiek kā parasti krestomātīts tas notiek. Karjera izrok, beidz rūpniecisko iegūt, to granti viss ir pārdot, jā, un tad tur ielaiž ūdeni iekšā, un viss akmeņi, kas tur ir, tie paliek zem ūdeni. Viss, jā. Un neviens viņu neredzēs, jā, tā. Un pagastam kaut kāda ekonomika varētu sildīt tas akmens, arī turismu pieplūdums un tur izmantot to, vai ne, kaut kāda uzņēmēja un tā. Bet tas nenotiek, jā, diemžēl. Tiekam mani iedvesmoja internetā redzētais, kur arheologi bija atraduši senatnē akmens cirus. Arī Latvijā, Igaunijā, un tur bija skaidrojums, ka šī akmens cira ir simbolizējuši pērkonu. Redziet, noslēgumā saules motīvs. Vai ne? Saule, pērkons, Daugava. Iespējams, ka man uzaicināja šo projektu veidot, jo man pašam ir saistība ar mūziku, jā. Vai tu arī muzicē pats? Jā, reizēm tā savam un citu priekām uzspēlēju, jā. Ko tu spēlē? Es sitamos instrumentus, jā, perkusijas, jā. Tad, kad es beidzu Ventspils mūzikas vidusskolu, man centrālais instruments bija marimba, jā. Bet vēlāk apgūvu visādas dažādas, jā, perkusijas, jā, sitamo instrumentu, un ne tā.
šo māju, kurā mēs pašlaik atrodamies? Kā tad to var aizmirst? Pa ķieģelītim, pa klucītim. Bet tad jūs ap 2 cēlāt? Abi cēlām. Tikai 2 tā cēlām, jā. Ko tu darīji? Maisīju jau? Nesu jau uz otro stāvu. Tēloju varoni. Bija jādara viss, ko lika, tas bija jādara. Bet tu jau visu laiku tāda varonīga esi. Tu veidi Paulu visur un tā tālāk. Jā. Šofers. Šofers. Jā. Ok, bet atceries, kā jūs satikāties un kā vispār, es nezinu, tas viss izskatījāties? Satikāmies mēs caur mūziku. Nu, kā tas bija, varbūt tu vari pastāstīt man? Mēs kopā vienā ansamblī spēlējām. Kā saucas ansamblis? Suvenīrs. Suvenīrs. Zināms. Zināms, Ādažu. Jā. Un tad ko tu darīji un ko viņš darīja? Es biju soliste un viņš bija bundzinieks. Viņš atnāca no Ventspils. Un tā mēs kopā tur muzicējām. Un tur jūs arī ieskatījāties? Tur arī mēs ieskatījāmies un tur mēs arī palikām kopā. Tā kā diezgan liela panākuma tajā mūzikā bija, cik saprotu, kā teica Dace, tad tu esi vinnējusi Liepājas Zintaru. Jā, vienā gadā, 74. gadā, tā sanāca, bet tad es jau biju citā ansamblī. Man bija vokāli instrumentālais ansamblis Jelgavas Salve. Un tur man bija ļoti, ļoti labi puiši, kas piedziedāja. Nu, ar vienvārdu sakot, mēs kopā dabūjām to uzvaru, ja, jo... Neturpinājām muzikas tevi? Nu, tad bija viens bērns, tad vēl bišķiņ dziedāja, un pēc tam otrs bērns, un tad bija mājā ceļ, un Pauls pabeidz akadēmiju, un dzīvoja mākslā. Upurējies bišķi? Nē, man tas man ir sirdsdarbs, tā mājas dzīve un viss tā iekārtošana un rūpības par to māju un dārstu. Es varu sacīt, ka to es ar prieku daru. Tad tas nozīmē, ka tu rūpējies arī par Paulu? Protams. Kā mamma? Kā mamma. Jā? Jā. Nevar būt nekād, kaut kur viltīšu lietu slīst. Tas nevar būt nekād. Pārī upmākajā smelts kāda sāpe pār vasarām tām. Smelts kāda sāpe pār vasarām tām. Tā kā sapnis Bet tas nozīmē, ka jūsu, tā sakot, ceļa gaitā viņš arī kļuva par tēlnieku. Jā. Tad jau viņš jau nebija tēlnieks taču. Viņš nebija tēlnieks, bet viņš bija jau tēlniecības sapņos. Tad, kad es sāku viņu runāties un spriedāmies, tad viņš teica, ka viņam tikai vienīgs mērķis ir iestāties Mākslas akadēmijā. Un viņš paņēma tādu ceļu, pa kuru viņš devās uz Mākslas akadēmiju. Tur viņam atkal savs stāsts. Kāpēc nekļuva par muziku tad? Tāpēc, jā, es beidzot muzikas vidskolu, es diezgan labām sekmēm beidzu, ja, un toreiz atceros pasniedzēju muzikas vidskolā pavarītēm, man gribēja, lai es turpinu muzikas ceļu. Un tajā brīdī, kad vajadzēja tā kā stāties konservatorijā, mani pārņēma vēlme, jeb tāda, neapturam vilkme uz mākslas pasauli, ja,
kurā brīdī kaut kā tāda dzirkstela, ka tu saprati, ka tas ir? Nu, varbūt tas iesākās tādā brīdī, kad es Ventspilī tur traumējos, es no 3. stāva pa logu izlecu, jā, tur bija tāds gadījums, ka tur, vajadzēja izsist rāmis un pašam izlēkt pa logu, tur bija tāds, kopmītnēs uzbrukums no ārotu skolas puišiem, vai ne, un es traumējos, jā, saņēmu muguras traumu, kur 1,5 gadu uz dēļiem dabūju nogulēt. Un tad šajā situācijā es neko citu īsti darīt nevarēju, un es sāku zīmēt, jā, aiz garlaicības. Sāku zīmēt, un tas kaut kā paņēma tā, ka tas nebija atslāpstoši, bet gāja dziļumā. Trīsdesmit sešas. Gandrīz. Augstāk, lai viņi piespied. Mūzikas ceļu turpina manu mazdēlu, brāļi Grīnbergi. Droši vien daudz cilvēki, daudz publikas jau viņus zina. Un šodien jau vecākais mazdēls studē mūziku Mūzikas akadēmijā. Laikam bija 30 gadu jubileja, kad viņš no bērniņiem nones tēta jaunību dienas bungu komplektu, un mums arī brāļi tagad spēlē. Tās ir tā gaišā restaurētā. Un vīrs nones no bērniņiem to bungu komplektu, salika, mēs tētim nopirkām, uzdāvinājām slotiņas, lai var spēlēt.
Un tas bija ļoti labs brīdis, kad mūsu vecākais dēls mācījās rāpot. Un bungas bija saliktas vakarbuļos, lielajā istabā, hallē. Un Kārlis ieraudzīja spožumu, tur pietiekami daudz spožumi, ir fantastisks mērķis, uz ko tiekties. Pirmais koncerts Kārlim bija bišķiņ pāri gadam. Mēs bijām Jelgavā. Bišķiņ pāri gadam? Ka viņš bija uz skatuves. Viņam bija drusku pāri, jo viņš bija iemācījies staigāt, kaut kāds gads un mēnesis laikam. Un muzicēja? Mamma ar tēti spēlēja balli, un bija viens apaļš džambis, pie kā Kārlis turējās un sit ritmā līdz. Viņam bija bišķiņ gads un kāds mēnesis. Šīs bungas, kam tad šīs ir? Šīs bungas tētis, vectētiņš brāļiem uzdāvināja, puikām uzdāvināja, lai puikas spēlē, jo saprata, ka patīk. Jā, tētis ir tāds, ja viņš jūt, ka kādam kaut ko vajaga, tad viņš vienmēr cenšas īstenot ieceri vai sapni. Man vajadzēja no rīta līdz vakaram zīmēt, vajadzēja iet uz bibliotēkām, studēt kaut kādas grāmatas, kas saistītas ar mākslu. Ja? Kaut vai kāds mākslinieku biogrāfijas, skatīties bildes mākslas pasaulē iet. Un man tik ļoti pārņēma fanātiski šī tiekšanās uz mākslas pasauli, ka man Ventspilī tēvs nopirka jaunu māju, lai dēls neaizklīst tālu pasaulē, ja, lai es tur pa tuvumā Ventspilī dzīvot. Ja. Es aizslēdzu vienā dienā, aizslēdzu durvis mājā, iedevu brālim atslēgu un pats iekāpu vilcienā un braucu uz Rīgu. Arī atbraucot uz Rīgu, es nedomāju pat, kur es īsti dzīvošu, kā es pārtikšu, ko es ēdīšu un tā tālāk. Man tikai fanātiski viena doma bija, ka man ir jāzīmē, un tad es arī to darīju no rīta līdz vakaram. Kur tu dzīvoji? Es stacijā dzīvoju vienu laiku, un tas nebija tik vienkārši. Tur Miliči toreiz man trobelēja dzina ārā, un es atkal atgriezos. Un tur tad caur paziņām es nokļuvu vienā telnieku darbnīcā Pārdaugavā pie Harijas Sprinča. Ja. Un tad darbnīcas vienā stūrītī es tur varēju uz tādu saliekamo gultiņu tur nakšņot, vai ne, un viņam pilns ēta ar akmeņiem bija, vai ne, un tad viņš man sāk mācīt akmens apstrādes brīnums, vai ne, šo amatu. Un tā arī jau tāda saskaršanās ar akmeni, ja, kā materiālu, vai ne. Un vienlaiks arī viņš tur kaut kāds uzstādījums lika no ģipša tur galvas un drapērijas un klusās dabas, lai zīmē ne tikai pilsētas vidas, ja, kaut kāds elements. Nekāds naudiņas nebija, gāja tur stacijā, bija tāds, kur Belašs augšā tirgoja, tur tāds kafejnīts. Un tādi papīrīši bija, kur kaudzītē, kur varēja paņemt to papīrīti un tad to belašu uzlikt. Un es tos papīrīši federēju, vai ne, lai man būtu, kur zīmēt. Vai ne? Un tad es kaudzēm sazīmēju. Un man gribējās, ka kāds profesionāls mākslinieks, vai ne, man palīdzētu saprast, ja, kāds tur tai zīmējumos nepilnības, ko vajadzētu uzlabot, ja, kas tur slikts, kas tur labs. Un es tagad sāku domāt, kur lai es satieku kādu mākslinieku, ja? Un es izdomāju tādu plānu. Es domāju tā, Mākslas akadēmijā, tur ir pasniedzēji, kur varētu man kaut ko pateikt, ja? Un tad es vienā dienā aizgāju Esplanādē, tur aiz krūmiem,
vēroju un gaidīju, kad no Mākslas akadēmijas sēdes puses nāks ārā varbūt kāds mākslinieks. Un es tad iešu klāt, saņemšu dušu, ies klāt un lūkšu palīdzēt, ja man saprast, ko man tur vajag uzlabot, ja kāds nepilnības tais zīmējumos. Un es kādu laiku tur vēroju caur krūmiem, un es tā īsti neatceros, cik ilgi, ja, bet tas bija diezgan ilgstoši. Es tur stāvēju un saprotu, un tiešām vienā brīdī nāk ārā viens kungs ar bārdu, ja. Un ne tikai bārdi, bet pārsteidzoši bija tas, ka viņam arī berete galvā. Un tad man vairs nebija jautājumi, ja, tas ir vai nav mākslinieks, vai ne? Un es jau iepriekš nobriedinājies, ja, un ar lielu dušu eju klāt un lūdzu viņam palīdzēt, ja, man paskatīties to zīmējums, ja. Un es biju ļoti pārsteigts, ka es saņēmu tādu negaidīt atsaucību, ja, no šī cilvēka. Viņš tūliņ teica, jaunai cilvēki, aiziesim te tāds beņķītis aizplanādē, apsēdīsimies un tad es paskatīšos, kas tev tur ir. Un mēs nosēdījām vismaz stundu, ja. Es pilnīgi samulsu no tās atsaucības, ja, ļoti cilvēcisks, kā viņš man tur skaidroja, palīdzēja visu to un veltīja laiku, ja. Un tad vēlāk, kad es iestājos Mākslas akadēmijā, es vienā brīdī redzu, pa koridoru nāk pretī šis kungs, ja? Un tad es atpazinu, ka tas ir gleznotājs Jāzeps Pīgozns, vai ne? Paldies māksliniekam par šo palīdzēšanu, ja? Par skaistu sniedziņu, kad viss ir tāda romantiski, ja, akmeņi apsniguši, bet es teikšu, kā ir, ka man pašam tā īsti nepatīk kā akmeņi apsnieg, ja, jo ir tā, ka, es te dienā dzīvojot ar akmeņiem, man ir svarīgi, būtiski svarīgi tāda mentāla kontakta, ja, uzturēt ar šiem akmeņiem. Un tad, kad viņi apsnieg, viņi it kā noslēpjas, ja, un es šo kontaktu tā kā pazaudēju. Un es izmisīgi gaidu, kad atkal laika apstākļus, kad atkusnes būs un kad sniegs atkal nokusīs un tie akmeņi atkal atnāk, ja, atklājās un es saku, es kontaktā. Katru skulptūru veidojot, es esmu izjūtis, domājis katru centimetru, ja, to proporciju, ja, viss. Un tagad sniegs uzslāņojas virsū un šo proporciju pilnīgi izmaina. Ja. Faktiski skulptūra, ja, teiksim, tā forma, viņi tiek deformēti. Ja.
virsums te fīni. Tā kā iziet atklātā kosmosā, mēram operēt. Tas nebūs tik vienkārši, jo tā lūks nav pārāk liela, viņš nav kā vertikāli, tāpēc tagad. Arhitektiem, kas veidoja šo estrādi, ja, šo objektu, vai ne, ir tāda iecer koncepts, ja, kad varētu arī vēl citām dziesmām, citas dziesmas, teiksim, kas ir tāds jau nu, populārāks, ja, veidot tāds telniecisks objekts šīm dziesmām. Ja, šis ir pirmais precedents, vai ne, nu tā. Tā kā gaidām dziesmu svētkus, gaidām 3. jūliju, kad ir paredzēts šī objekta atklāšana, jā. Nosaukums šīm darbam ir Pilnmēnes sapnis par labāku pasauli. Es šo darbu uztaisīju kādu laiku, pirms sākās tā pandēmija. Ja? Un kaut kā īpaši pandēmijas laikā es pamanīju, ka ļoti daudz skatītājiem tāda asociācija. It kā šeit būtu risināt pandēmijas tēma. Ja tas tā būtu, es pat teiktu, ka tas būtu drusku banāli. Jo te ir daudz nopietnāks stāsts apakšā. No šī darba izriet jautājums skatītājiem, kādā pasaulē dzīvojam. Un te katram individam var būt sava atbildu šo jautājumu, jo tikai loģiski, ka katrs cilvēks atšķirīgi izprot, izjūt to, kas notiek apkārt. Bet, ja man jāsaka, ir mans viedoklis, ko es izstāstījis arī šajā darbā, es teiktu, ka mēs dzīvojam toksiskā pasaulē, kas ir saindēta ar alkatību, ar egoismu, ar materiālo kultu, ar globalizācijā devalvētām vērtībām, un te var skaitīt vēl un vēl. Šīs lietas, par ko es runāju, viņas īstenībā ir pasaules virzību ietekmējošas. Ja? Ja mēs šīs lietas salīdzinātu ar tādu pandēmiju, es teiktu, ka pandēmija ir tāda rozā mākonīša, kas kādā brīdī izplēnēs, izzudīs kaut kad un nebūs šī pandēmija. Šīs lietas tā nezudīs, ja? Nu, vienu darbu es taisu plus mīnus 1 gadu. Jā, 1 gadu. Viens ir tikai izņēmums, tas vilciņš, jā, tur 2 gadus es ņēmos ar viņu. Bet tā vispārējie plus mīnus, jā, 1 gads, tas arī 1 gads. Ņemsim ar to sintētiku droši vien. Reku ir ķēdes pēdas, jā. Labāk to sintētiku, es domāju, ka nepārgriezīs viņu nekur. Nē. Te ir tādas nav. Tas būtu vislabāk. Grieztos, tad parasti dar tā. Atmuguris stumās ārā, apriekš projām aizbrauc līdz tam šķūnim, un tad atmuguris nāk šeit, ja vajag kādu klucīti, paņemsim nost. Un apriekš aiziet tāda veida. Tos visus vēl jāsavieno savā starpā. Labi, vot šitais tas kalakoļķis. Nu, 2 gadus esot taisījis to. 3-4 gadus. Pamēģini šitos savienot. Es domāju, ka viens vesels varētu būt. Skarīgi, nezinu. Bet nu šitais taču nav. Tas ir kā vienkārši ir apstrādāts. Pēc kā šis izskatās? Pēc putna?
Tas ir tāda simfoniska mūzika, jā, kas nav tā kā metāla roks, jā, ar tādu bliezēnu jāuzņem, bet te ir tāds smalks neansīts, jā, bet tās neansīts ir būtisks, jā. Te, piemēram, arī var redzēt, ka akmens ir tāds spēcīgs, vesels, un tad pēkšņi ir kaut kādi traumējumi kaut kur, jā. Te ir tādā simbolu valodā attēlots, teiksim, tāds stāsts par to, ka mēs dzīvojam ievainotā pasaulē, jā. Vienalga viņi ir skaisti, jā, tā pasaule kaut ar viņi ir kaut kur kādi. Tā doma, jā, teiksim, tas stāsts. Un pat viscietākais var tikt ievainots pēc būtības. Arī, jā. Akmeņs jau liekas taču tik ārkārtīgi ciets. Tieši tā. Jā. Tur Kuldīgas vecpilsētā bija tā telnieciska objekta daudz viet izstādīt. Un šo skulptūru es eksponēju vienā aplī vecpilsētā, kur mašīnas brauc apkārt, tāds aplis, jā. Un es viņu ar autokrānu vidū nolieku tajā aplī. Un pēc dažām minūtēm no tuvējām mājām atnāk onkulīts, viens tā tipināja sīkiem solīšiem ar nūjiņu pienāk man klāt. Un tāds dikts satraucies, viņš man prasa, viņš saka, kas te notiek, kas te tagad būs? Es viņam saku, te būs izstāde. Viņš saka, kas tas ir? Es viņam saku, tā ir skulptūra. Viņš saka, tas ir Rainis. Es saku, nē, tas nav Rainis. Viņš saka, bet izskatās pēc Raiņa. Es vēlreiz noliecu, nē, tas nav Rainis. Vienalga viņš palika pie savu, viņš teica, labi, tas gan ir labi. Tagad mums Kuldīgā būs pašiem savs Rainis. Un tad viņš pagriezās, tipināja projām, pēc kādu brīdī es vēl tā izdzirdēju, viņš skaļi pie sevi noteica, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Viena ekskursija gide man lūdz, mākslinieka lūgtumu lūdz nekad nestāstiet skatītājiem ekskursijās to banālo patiesību, ka tie atbrauc autokrāns un viņas pārvieto. Un viņa nākamā ekskursijā atkal man atgādina šo, un es izmēģināju. Ziniet, vienreiz, ka man kārtīgi reiz tagad ekskursija grupā uzdot šo jautājumu, un es stāstu tā. Ziniet, tas notiek tā, es gadu apmēram taisu to skulptūru, ja, un tagad viņa ir gatava. Un tā vietiņa arī sagatavot. Un es tagad sāku domāt, tā, kā lai viņi dabūna tai vietā. Nekas īsti prātā nenāk. Visu dienu es štukoju, domāju, met mieru, rīts gudrāks pa vakaru. Otrā dienā turpin domāt, kādā veidā es varētu to akmeni tur arī nekas. Trešā rītā es logiem taisu aizskars vaļā, skatos, jo, haidī, akmens stāv vietā. Kurš to izdarīja? Un ticiet man, kad no tās 20 cilvēka grupas, ja, kad pāris noteikti aizbrauc piepildīt ar šo mistiku, ja, kad, jā, redziet, te vēl viens faķīrs ir tāds Lietskalniņam, arī viņš izmaina gravitācijas lauku, un tas akmens tagad pa gaisu pilnīgi aizlido, ne? Vēl ir tāda sakritība, ka Lietskalniņš aizgāja viņā saulē 51. gadā, un es tūliņ piedzimu. Tā kā reinkarnācija kaut kādā ziņā. Jā. 5 gadi bija kaut kā tur ceļa. Jā, to mans dēls taisīja, to akmeni. Viņš turpinājuši arī? Jā, viņš arī beidz Mākslas akadēmiju. Viņš te starp akmeņiem ir uzaucis, arī lielisks meistars. Šodienā Lūksnē viņš viens skulptūru atklāja. Tur ir Bejas skola, kur 157 gadus eksistēja, un tagad viņi tiek likvidēti. Ja? Cilvēki nāca kopā, tad nevis kaut kāds tur kultūra kapitāla fonds, nevis kaut kas iemenedžēts, bet vienkārši vietējie cilvēki sanāca kopā, pensionāri, un arī līdzekļi tika lūgti Somiem, kas tur sanāk beigās diezgan tuvu, ja, un mācījušies savu laiku šajā skolā. Es biju pārsteigts,
par to, ka viņi tik labi saprot to ideju, ka tas zvans, viņi teica tā, ka mēlīte ir augšā tam zvanam, ka tad tas ir ļoti labi, ka es tā izveidoju, jo atliek tikai to mēlīti atlaist zvanam, un zvans iet uz leju, un viņš skan, ja? Ļoti svarīgs arī kustība un arī tas sirsnība, arī samērīgums ar cilvēkiem. Tas man ir būtisks, un varbūt tas ir tas, kas atšķir man no tēta, ja vienmēr ļoti daudz meklēju, kas man atšķir no viņa. Ja. Mēs te ritīgi dabā dzīvojam. Apkārt ir mežs un purvs, un tas, ko dēls ir pamanījis un uzgleznojis, ir tas, ka nakts nav tikai melna tumsa, ka tur ir arī toņi. Mums te naktīs meža pūces sasaucās. Pašiem ir koka māja un pat tumsu dižaibais dzens kaļās sienā. Jā, radošajiem naktis ir īstais laiks. Tu neredzi nekādus paraugus, nekādas robežas. Ir tāda tīra iedvesma. Man ļoti patīk tā pūce, ko Nandi uzgleznoja savai mammai un uzdāvināja. Tas modrais, mīlestības pilnais skatiens vispār bez vārdiem. Tur nav ne grama vienaldzības. Šeit ir darbs ar nosaukumu Saule uz kalna. Šai darbā ir ietvertāta saulgrieža simbolika. Mēs zinām vasaras vidū, kad debesu kalna augstākā punktā saulīt, tas ir saulgrieža laiks. Ja? Šeit tas telnieciskā formā attēlots. Vienā ekskursija grupā tāds 10-gadīgs puisīts man uzdeva jautājumu. Viņš prasīja, ko jūs darat, kad tā bumba noripo zemē? Es atbildēju, ka es ņemu tūliņ modīgi ripinu apakaļ augšā viņu. Un viņi sēja, es nemanīju ne mazāko šaubu neansīt. Jā. Tad, kad es sāku veidot to saules motīvu, man bija svarīgi apziņā, ka viņa nebūs šī forma, viņa nebūs tāda mehāniska virpot detaļa, ja? Ka viņš būs kā dzīves akmens, kas mazliet tā kā elpo. Man kaut kā bija apziņā svarīgi tādi momenti, ja? Turēt, un es viņu veidojot, neizmantoju nekāds mēraparāts. Es viņu viļāju, kustināju un skatījos visu laiku, kur vēl jāpiezāģē. Tad, kad es viņu uztaisīju gatavu, kā? Jā, uz izjūtu, jā. Un tad, kad uztaisīju gatavu, es speciāli samērīju uz milimetriem, jā. Man pašam bija intriga noskaidrot, kāda ir tā atšķirība, jā. Izrādās, ka atšķirība ir gandrīz 2 centimetri. Mūzikas skolas direktors vienu dienu atbrauc pie manis uz skulptūru parku, un viņš teica, ka kaut kas nav pareizi, jo mūsu Buļļu salā dzīvo mākslinieks ar tādiem darbiem, un tepat Balderājā nav neviena mana skulptūra. Viņš saka, šī lieta ir jālabo. Un tad tas viss rezultējās ar to, ka šeit lūk skulptūra mākslai un mūzikai, kas tik
saistībā ar mūzikas skolas 30 gadu jubileju. Man ir darbi daudz viet Latvijā, ne tikai Skulptūra parkā, ne tikai pasaulē, bet arī citu vietu, teiksim, īpaši daudz ir manā dzimtā pilsētā, Ventspilī. Ir Jūrmalā, ir Rīgā, šur tur, jā, tā kā, un vēl citu vietu, jā. Mana kundze auž lielvārds jostas, ja, un meita dabiski kaut kā aizgāja mammas pēdās, ja, un arī izstudēja Mākslas akadēmiju, tagad veido gobelēns, piedalās izstādēs, ja. Un te var redzēt gleznu, kas arī nāk no Kurzemes, no tēta mammas, no omītes. Tās zilās puķis ar to dzeltenajiem krikumiņiem. Varbūt viņi izvēlējās tādas krāsas, jo vecais tēvs bija Ukrainas vīrs. Priekšā ir šujmašīnas, kuras viņa ir šuvusi. Īsta kurzemniece ar krampi, ļoti gādīga. Pie viņas vienmēr aizbrauc un arī pie viņas vienmēr bija, vienalga, kurā dienā tu brauc, vienmēr bija gan zupa izvārīta, gan vienmēr līdzi iedeva visādus lauku labumus. Manas mammas vecmāmiņa. Vecvecmāmiņa tā ir. Mana vecvecmāmiņa, jā. Un es pie viņas ļoti daudz laiku pavadīju. Un teikšu godīgi, es vispār neatceros nevienu reizi, ka viņa būtu vakarā vienkārši apsēdusies savā klubkrēslā, neko nedarot. Vienmēr viņai kaut kas rokās, kāda adata vai kāds diegu kamols tika tīts. Un man kā mazai meitenei, protams, acis uz to visu spīdēja, un viņa labprāt arī dalījās savās zināšanās. 4 gados viņa man iemācīja adīt, tamborēt. No bērnības atceros gāju uz Basteja kalnu ar leļu ratiem, un ratos bija nevis lelle, bet kamols, un sēdēju uz soliņu un tamborēju garu bīzi. 89. gadā, kad bija mana un brāļa kristību diena, tētis bija izdomājis tādu skaistu notikumu, ka mēs, atbraucot no baznīcas, pie sētas vārtiņiem stādīsim bērzus. Un mēs toreiz iestādījām vairākus bērzus, 6 laikam. Un no tiem 6 bērziem ir izaudzis viens varens skaists, ritīgs skaistulis, kas ikreiz braucot pie vecākiem, sagaida, sveicina, ziņo par gadu laiku maiņām un vienmēr dod arī iedvesmu. Gobelēni ir austi no otrais lietojamiem materiāliem, tikai un vienīgi no tā, kas ir, kāds ir izaudzis, kādam vairs kaut ko nedara. Džemperi, kleitas, turpat ir arī kaut kādi atkritumu maisiņi iausti. Un tur ir mūsu ģimenes atspoguļojums, katram savs putns galvā. Šī darba nosaukums ir Domas par drošību. Šeit ir stāsts par drošību, kā sabiedrības tāds būtisks eksistences nosacījums, ja? Jeb paradigma. Ja? Jā. Un šo darbu es veidoju 5 gadus atpakaļ, joprojām šodien šī tēma ir aktuāla. Visticamāk arī rīt šī tēma būs aktuāla. Ja? Tur nav nekas saistīts. Tas ir viens akmens, jā. Viens akmens. Vienīgi tas klucīts ir iemontēts, jā. Bet pats akmens, viņš ilgs gads nogulēja uz tāda grants pakalniņa, tur bija atstāts, jā.
visi akmeņi tur tiek nolasīti, jā, un viņš nevienam nav vajadzīgs. Šis, un nebija vajadzīgs nevienam tāpēc, ka 2/3 no tā akmens bija tāds, jau tāds pārvērties sākumā ar lāps, tā kā pa granti jau, un tad pēc tam vairākus kubikmetrus ar rokām es lauzu pa gabaliem, jā. Tāds sačākstējs bija galīgi, bet es redzēju, skaidri bija redzams, ka viena mala viņam ir vesela, jā. Man bija šī ideja jau teiksim, es biju uzkars uz šo tēmu, un es tā sapratu, ka no šī akmeni īstenībā es varētu īstenot šo ieceri, jā. Un tad es tur karjerā uz vietas, tur atbrīvoju no liekām tonām, no lieka smaguma, no liekiem kubikmetriem, un to veselo daļu atved šeit un izveidoju šo darbu, vai ne? Tev bija kaut kas, ko tu gribēji iaudzināt bērniem? Jā, bija gan. Jā, redziet, mans tēvs ir pēc tautības, viņš ir Ukrainis, jā. Un viņš veda mūs uz jūras peldēt. Tur viņam bija divas, manuprāt, divas tādas intereses, jā. Viena lieta, norūdīt bērns, ja, viņš lika mums sportot nemitīgi, ja, rūdīties, sportot, ja, tāds lietas bija ļoti svarīgs. Un otra lieta, ka tur jūras krastā bija tāda armijas daļa, kur jūrnieki bija, ja, un tur viņš vienmēr atrada kāds oficieris, vai ne, kas ir no Ukrainas. Viņš varēja savā ukraiņu valodā parunāties, vai ne, un tas viņam bija ļoti svarīgi. Viņš cita tāda vieta, tāda iespēja tā kā nesatika, vai ne. Un viņa ļoti vilka šī iespēja. Ja? Un tad pie reizes arī, kamēr bērni peldās, plunčājās par ūdeni jūrā, tikmēr viņš ar draugiem tur, tā kā varēja savā dzimtā valodā parunāties. Ja? Un šis tāds vīrišķīgs tāds rudījums, ja? un smaga darba darīšana, no bērna kājas, ja, tas man ir tāds dabiski, es tajā dzīves ritmā iegājis, un varbūt, ja no tēva puses, teiksim, ja nebūtu šis tāds, es teiktu, smaga darba rūdījums, ja, nezinu, vai es varēju paveikt visu to, kas te redzams, vai ne. Te kādreiz skatītāji ir izbrīnīti, kā viens cilvēks šo visu var dabūt gatavu, vai ne. Bet man pašam nekāds brīnums par to nav. Jā. Visdrīzākais, ka noslīdēs, nav nekādas tādas šķautnes, kur viņam aizķerties. Ir darbs ar nosaukumu iemaukti. Jūs zināt, iemaukts liekas zirdziņam galvā, lai kontrolētu uz ceļu. Un es, kā redzat, akmenim uzlicis iemaukts. Ja? Akmens pats par sevi, teiksim, simbolizē mūžību, akmens simbolizē laiku. Tātad laikam uzlicis iemaukts. Te ir stāsts par to, ka laiks ir turbulents, nestabils, nemierīgs. Šo darbu es veidoju 8 gadus atpakaļ, tūliņ pēc pirmā iebrukuma Ukrainā. Šeit ir stāsts par šo, vai ne? Kā jūs labi zināt, visa māksla ir viena mānīšanās, vai ne? Īstenībā tas nav viens otrā uzlikts, ja? Tas ir viens akmens, vai ne? Jā.
Redzēt aizmugurē tas vertikālais, ja, lielais, kur tāds forums apvijās, tas arī ir viens akmens. Ja. Tur izskatās varbūt tā, ka ir tāda montāža, ja, bet tur nav. Tas ir viens akmens. Ja. Tikai ar faktūru spēli ir panākts ja, tāda atšķirība. Ne? Ieraudzīt tagad te pa logu. Šī mazā skulptūriņa, tā ir dēla skulptūriņa. Tā ir Ronalda, jā. Un šī arī, tā arī Ronalda. Tad, kad es sāku sev atcerēties, tad es biju virtuvē, kas patiesībā bija darbnīca, kur bija ģipša modeļi, visu laiku tiek ar gāzbetonu veidot skulptūras, plauktos saliktas skices, tiek zīmētas idejas. Tā bija tā virtuve, kur es augu, ja, faktiski, bet viņi bija absolūti negatavi. Tad es atceros, piemēram, tēta apģērbi, ja, tās pufaikas un tādītā cepura galvā, ja. Un tad viņš man uz autobusu atnāk tāds noputējis pakaļ, teiksim, pretī, ja. Un tā ir tāda pavisam cita romantiska bilde, kā tas ir šobrīd, ja. Man tā sajūta, ka laikmets ir pagājis, ir plaši izstādes. Man siltāks ir tas laiks, tas negatavais laiks, un faktiski es pat to es domāju, ka tas pat stils, kā es strādāju, ir tas, ko mans teicis, ir kā ir ar Jonu aizgājis. Bet es ticu, ka tētim iekšā vēl joprojām ir tas jūtīgais, jūtīgā personība, tā dvēsele. Un man tas, ja pa viņu tājas filmas, tad man būtu ļoti interesanti redzēt arī to otru pusi, tāpatās kā upes krastā ir tās skulptūras, kuras viņš pats ir pabeidzis un pasniedzis, bet daudz jau nezina, kas tādā upes zelmē ir sasists un pamests, jo tur ir skulptūras, kuras viņš vairs nav mīlējis. Viņš viņas ir sasists un iemets iekšā. Tur gan vajadzīgs ir kaut kāds laiks, lai atkal viņus izcelt ārā un redzēt tā vākslī to jūtīgo pusi. Sapnis man bija iemācīties akordeonu spēlēt perfekti. Man nezinu, cik tā tikšu, bet vēl cīnīšos ar to akordeonu. Tad tu trenējies? Katru vakaru. Katru vakaru? Jā, vismaz stundu, 2. Laika spēle. Šeit atkal kā tāda metafora izmantots, tās rotaļu vilciņš droši vien
no bērnības dienām atceraties, atpazīstat. Jā. Šis darbs ir faktiski vienīgais izņēmums visā skulptūra parkā ar to, ka dubult laika 2 gadus intensīvā darba režīmā, 2 gadus es ziedoju, lai šo skulptūru izveidot. Jā. Ja pieņemam, ka Dievs ir radījis pasauli un Zemi iegriezis rotācijā, tad cilvēku atbildība ir par to, cik ilgi šī rotācija turpināsies. Kas tās par tādu ir vietas, tādi izskatās kā tādi izlūzumi, jā. Tā ir faktūra, jā. Tās ir roku pamatā, roku neskartas vietas, kur ir tāds iedobs akmenim. Es šīs iedobs, šos padziļinājumus apzināti izmantoju kā faktūru. Kāpēc man šis ir svarīgi, šāds faktūras lietojums? Tas piešķir šiem darbiem tādu dzīvīgumu nervu. Ja nebūtu šis faktūras lietojums, vismaz manā izjūtā šie darbi būtu drusku tādi, es teiktu, pārsaldināti, jā, tādi pareizi, garlaicīgi, mākslīgi, vai ne? Nu, te tāds paralēls ar mūziku, jā, mēs zinām, mūzika arī nav tikai harmoniska akorda, reizēm ir griezīgs disonants, vai ne? Attiecībā pret maniem ir man turējis to brīvību, ja, absolūtu brīvību. Teic ar to perforātoru, tur akmeni borē uz pusēm. Ko es daru? Es pa upi burāju tikmēr, ja, saulītē. Un tik daudz ir dzirdēts, ka tēvs liek strādāt, tēvs liek pie darba, ja. Liekās tāds tēlnieks. Ieaudzināju to brīvību, nu tik ļoti, ka es pat nekad neesmu dzīvē strādājis pie kādā algotā darbā. Ja? Es varbūt teicu to nožēlo, bet nu, paldies viņam par šo brīvību. Jā. Jo, ja man būtu teicis jāraksturo, tur ir jauda. Tur ir uzreiz jūtams ritīgs kramps iekšā. Pagājušajā bija mazās pankūks, šoreiz lielās pankūks. Nu. Esmu ļoti daudz ko paņēmusi arī no mammas. Ja nebija visur ieklāta grīda, bija pat kaut kāda zemē laukuma, kur pat smiltis bija. Visur bija izlikti tepiķīši. Es to esmu arī iemācījusi vīram. Kad ja remontē, tad vakarā visu iztīra, saliek tepiķus, lai varu normāli uzklāt galdu un paēst vakariņas. Arī bērni zina, ka, kā mēs sakam, labākais restorāns ir pie omītes. Jo mammai arī viņai katras pusdienas, arī tad, kad viņi ir divatā, viņiem tie ir svētki.
man patika tāda kompozīcijas brīvība un tā dinamika. Varētu teikt, ka kaut kas līdzīgs kā tajā zvanā es centos attīstīt šo kustību. Ja? Tad šajā kompozīcijā arī bija tāds vieglums kustība, kas vienkārši man patīk, jo daļa darbi tēvam ir tādi ļoti monumentāli, tādi ļoti stabili, ļoti spēcīgi. Viņš vienmēr lepojās ar to, kad ir spēcīga forma, ja? Kad ir liela viņa. Viņš vienmēr ar to, es atļaujos teikt, brīnišķīgi, bet var arī savādāk. Man personīgi liekas, ka tā vieta nav sevišķi izdevusies, kur ir noliktā skulptūra. Mārtiņa Brauna? Jā. Nē, es tam nepiekrītu. Man liekas, ka viņa tieši kā reiz nav pārāk monumentāla. Ja? Tur ir milzīga ēka, atkal pārcilvēcīgi liela, ja, blakus, jā. Bet man patīk, kā tas Mārtiņa Brauna piemineklis, vidas objekts, kā viņš ar tām priedēm, ka tur nav speciāli nobruģēts, ka tur ir skujas, ja, ka tur nav pārmocīts. Vai ir kaut kas, kas vēl nav piepildīts? Nav piepildīts tas, ka man šā brīža karstākā vēlēšanās ir saņemt iespēju, atļauju to ekspozīciju paturpināt, ja, kā man ir iecerēts vēl 30 metrus, vai ne, un noslēgt tāds priedīts jauns līdz tām priedītēm, burtiski 30 metri, ja. Tas būtu tāds mūža darba piepildījums, ja. Patreiz tas ir nobloķēts, ja. Es ceru, ka tā ir šā brīža situācija, ka kaut kas ar laiku var pamainīties, ja. Es dzīvoju tādā cerībā. Cilvēks skrien uz Lieldienu salām, lai redzētu tos vīriņus, kas tur, es nezinu, man šķiet, ka vispirms ir jāatbrauc uz šejieni. Man liekas, ka šī vieta ir daudz svarīgākā nekā Lieldienas salas. Latviešiem jau noteikti. Jo tādas otras vietas Eiropā un varbūt pat visā pasaulē nav. Un mēs esam tādi pāķi, kā tādām sīkām lietām, kā 30 metru aizaugušu niedru lauku un nevaram iedot māksliniekam par viņa mūža darbu. Un kā tu viņu dabūsi? Ņemt nost šitos, ne? Visus. Un tad varbūt tu nevarēsi iegāstīt. Labi, paņem nost, jā. Man ir doma par viņu, ka es viņu neskrubināšu, es viņu neko nedarīšu, viņš ir gatavs, jā, dabas dots, jā. Jo, ir tā, ka, kā jūs labi zināt, parasti cilvēki Dievu meklē baznīcā, kāds var būt debesīs vai kur, katrs savu. Un es meklēju Dievu akmenī, jā.